19. jūnijā Rīgā Meža parkā notiks Ripo Rīgas sacensības skateboardā, freestyle slalomā, ātrumskritu slidošanā, inline hokejā, skatekrosā un rollerslēpošanā. Tagad sīkāk par katru. Jūnijā notiek pasākums Ripo Rīga, un viens no sporta veidiem tur ir rollerslēpošana. Kas vispār ir rollerslēpošana? Rollerslēpošana ir aizsākusies 1930. gadā kā pamats slēpošanai vasarā. Rollerslēpošana nodarboties principā tie paši cilvēki, kas slēpo ziemā. Inventārs ir, izņemot rollerslēpes, nūjas, zābaki, stiprinājumi tie paši, kas ziemā. Viņas uz ritimtiņiem ir klasiskais stils, ir slicolis. Laipni aicināti 19. jūnijā pasākumā Ripo Rīga uz rollerslēpošanu. Viena no disciplīnām Ripo Rīga pasākumā būs ātrumskritu izlidošana, kas norisināsies 12 grupās, 11 tautas un vienā elites. Tev ir nepieciešams līdzi ķivere un vēlams, protams, ir ceļu sargi, alkoņu sargi, plaukstiņu sargi un skritu izlīdz. Nāc un piedalies arī. Jūnijā Ripo Rīgas ietvaros notiks sacensības inline freestyle slalomā un skatekrosā. Latvijā tas būs pirmās sacensības gan slalomā, gan skatekrosā. Freestyle slaloms Latvijā dzīvo vispār tikai kādus 3 gadus, un tas būs pirmās nopietnas sacensības, kur savus spēkus varēs uzzināt gan vietējie Latvijas braucēji, gan arī viesi no Igaunijas. Skatekrosam ir freeskate bāze. Tas nozīmē, ka skatekrosā pirmais ir ātri braukt un ātri pārvarēt visus šķēršļus. Tāpēc aicināti arī ekstrēmas braukšanas pārstāvji, jo viņam arī būs ar ko sacensties, būs ko darīt. Nāciet, mēģiniet savus spēkus. Vēl viens sporta veids Ripo Rīgā būs inline hokejs. Kas ir inline hokejs? Inline hokejs ir tas pats, kas hokejs, tikai ar skrituļslidām. Tātad, kas ir vajadzīgs jums? Ceļu sargi, elkoņu sargi, cimdi un nūja. Ķivere pēc izvēles, kā jums pašiem patīk. Nāc pats un paņem līdzi 5 draugus. Ar to pilnīgi pietiek, lai izveidotu komandu. Vārdsargi nemaz nevajag. Es visus aicinu sacensībām Ripo Rīga, kas notiks Meža parkā 19.